Sveiki visiem! Šī man pirmā komentārija spēle. Es ceru, ka jums patiks. Es spēlēju kā Master Yi pret Kaziku. Tad bottomā mums ir Lucians un Blitzcranks. Viņiem ir Ashe un Thresh. Vidū Rais pret Veigaru un Garens pret Wukongu. Izskatās, ka šī spēle būs diezgan vienkārša. Tā man likās sākumā. Bet pāris lietas jau notika sākumā. Kā Blitz pateica, ka viņš vairs nevar spēlēt. Viņam kaut kas notikās, viņš arī kalo un iet offlineā. Es domāju, neko darīt vēl. Master Yi ir pēcīgs late game'ā. Lucians būs apakšā. Es īpaši pie viņa nevaru palikt, jo man jāstako Feral Flyers priekš late game'a. Principā, kā visi jūs zināt, Master Yi nevar slavot, ja viņam ir ieslēgts ultimates. Tad vienīgais, kas man var apturēt, principā, ir Thresh hooks. Viņi mūs inveidoja. Diemžēl viņa tā Lucians nomira. Īpaši par to nesatraucos, tāpēc, jo viņi nedabūja daudz naudas tik un tā pa First Bloodu sākumā. Tad, kad viņi inveidoja, es pieņēmu, kad viņi paņem mūsu zilo. Tāpēc es esmu reidkālā kopā ar Baltiku, un es viņam teicu, ka mums jāpaņem viņa zilais. Uz Yi viņš it kā nav tik obligāts, bet viņš vienmēr palīdz. Nav tā, ka es palikšu gan arī vispār bez manas. Ko es teicu sākumā. Vienīgais, kurš mani var apturēt, ir Thresha hooks, Veigara stuns, Wukonga knockups un Ashes arrows. Tā kā Kazika slows uz manīm nestrādā, pat arī Thresha ultimates, Ashes slows arī principā neko neietekmē man. Šim palaidīšu bišķi ātrāk. Viss fārmošana. Un tad principā tas ir, kad pēc iespējas vairāk steki jādabona, es principā rašoju tos stekus. Te Kaziks palika dusmīgs uz mums, kad mēs savācām viņa zilo. Viņš gribēja viņu dabūt atpakaļ. Es pingoju savai komandai, ka man vajadzīga palīdzība, lai es dabūtu atpakaļ mūsu zilo. Viņiem arī bottoms nāk palīgā, un Rais ir no aizmuguras. Viņš tiek stanots ar Veigaru. Diezgan lielu damage ņem. Bet pa to laiku es smaitoju zilo, un man komandīs man spēlē rikti labi. Mēs tikām ārā vispār bez nekādiem zaudējumiem. Viņi arī notērēja laiku, īpaši no tā neko neieguva. Turpinām farmot. Lucians jau sāk rakstīt, kad tur nekas nesanāks, ka mēs zaudēsim šo spēli. Es cenšos it kā motivēt, ka mēs varam vinēt. Viss ir atkarīgs no late game, kā mēs nospēlējam. Viņš man īpaši neticēja, jo viņš līdz ar aiziet AFK. Un tad mēs paliekam 3-5, principā. Viņš kā pingoja, lai es viņam eju palīgā, bet lieta ir tāda, ja es viņam ietu palīgā, mēs varbūt, es neesmu īpaši labs supports, jo man nav nekāds CC. Tad, principā, es tur vienkārši notērētu laiku, un mēs zaudētu. Mēs zaudētu to spēli uzreiz jau. Tur bija tie pingi, ka viņš man pingo, lai es viņam eju palīgā. Bet es vienkārši to
man doma gājiens pēc iespējas ātrāk dabūt stekus, lai mēs varam kaut ko darīt late game'ā. Jā, viņš aiziet AFK un viņš raksta pretinieku komandai, ka viņi var ņemt torņus, tāpēc mēs tik un tā esam jau zaudējuši un tā. Es nezinu, varbūt pretinieku komanda palika pārāk droši, ka viņi jau vinnēs un tāpēc šī spēlē mēs vinnēsim. Jā, farmojam. Mums ir 43 krīpi un Kazikam ir 26. Te es dabūju Ashu. Un es arī gāju pēc Veigara. Es domāju, ka es varu nosist Veigaru un tad tikt ārā, bet Kaziks izmantoja savu lecienu un arī flashu, lai nosist mani. Es viņam arī izdevās. Neko darīt par to. Man jau ir pabeigts Laterna. Bet, jā, man liekas, Kazikam... Kaziks vēl nav bijis apakaļ, lai nopirktu. Bet viņam droši vien arī jau sanāks Lizards. Jā, ejam apakaļ, mūsu zilais ir apakaļ. Es savācu to. Spoks. Vilki, tie arī man patīk, jā. Aiziem savācam raitus. Šis arrow kaut kur aizlido. Jā, un te es redzu, ka Kaziks ir pie mūsu doņa. Es principā... man nav vēl 30 steki. Kā... es dabūju shutdown uz Kaziku. Viņam nebija īpaši, kur tur bēgt arī. Jā, tev es domāju, varbūt, ka varētu dabūt killu, bet es tik daudz damage tur dabūju no Veigara. Man uzreiz nācās iet projām, es neko nevarēju palīdzēt raizam tur īpaši. Turpinām farmot. 24 steki, 13 minūtēs. Nav pats labākais, kas varētu būt. Es redzēju, ka dabūju 30 stekus 11 minūtēs. Bet man ir 3 kili. Tā kā... Tāpēc varbūt arī ir vēlāk tie steki. Izstāst, ka Garens... Jā, izstāst, ka Garens... Viņš vinnēja topu, bet, nu jā, tie atnāca. Dabūnam kilu uz Trashu un Ashu, botamā, kopā ar Aizu. Jā, šobrīd mēs esam turpat vai 5000 goldu atpaliekam no pretiniekiem. Spēlējam 3 pret 5. Man liekas, tas viņiem bija vārdots, bet jā. Veigars nosit Aizu un tad arī es nomirstu tur. Tā kā... Garens skrien uz vidu, kurš ir glāba torni. Viņam nekas nesanāk, ko viņš ar diemžēl nomirst. Es eju iekšā, ieslēdzu savu ultimate. Man jau ir Feral Flares gatavs, tā kā daru riktīgi lielu damage jau. Man jau 3 stekus Feral Flare. Savācam to kampušu. Golemus. Ejam uz vidu. Mēs tu varam nogankot. Nē, viņš aizgāja apakaļ. Nē, viņš palika, bet... Jā, es sakal, paliku tam īstenā. Ar to stānu ir tā, ka īstumā tu no viņa vari tikt ārā. Nu, negluži ārā, bet tu vari ar Q ieteleportēties iekšā viņā. Ja tur kāds ir pretinieks vai arī izlikt ārā. Šeit es eju pēc Kazika. Viņš grib duelēties ar mani. Jā,
es varu pamēģināt, jā, un saka, tur aizgiet Kaziks, jā, kur tālu viņš netika. Jā, sahīlējamies ar homeguardiem un ejam apakaļ iekšā. Q pāri sienai. Double kills. Kā šeit? Viņš uzlika to stanu, un es ar Q iegāju iekšā. Labi veigari parasti to stanu liek uzreiz uz tevīm, lai tu jau uzreiz būtu uz malas. Varbūt šitais veigars, ka nebija tik labs. Šeit es redzu, ka viņi cīnās topā. Man varbūt vajadzēja ieslēgt ultimētu bišķu ātrāk, es varbūt būtu paspējis izglābt Garenu, bet varbūt arī nē. Nu, izglābs nākamreiz. 9-2. Kaziks 6-2. Diezgan daudz jau ir priekšā pārējiem. Beigās 4-2-6. Ar nav slikti. Man ir pa 40 vairāk miņoni nekā Kazikam. Tā kā es farmoju daudz vairāk un man kili priekšā arī ir. Tā kā tas uzreiz jau es vinnējuši džungļus. Bišķiņi savācam krīpus no pārējiem. Jā. Principā te es dabonēšu seru. Viņiem vajadzēja turpināt ar Trasha Hooku, lai viņi gribēja mani nosist, bet nu... Sahīlojamies, jā, un ejam apakaļ iekšā. Tur, kur visi jautrība notiek. Ashen mēģinājumi nostalot, nekas nesanāca. Dabonam kilos Trash un čeisojam pakaļ Ashai. Diezgan grūti čeisot Wukongu pa džungļiem, ņemot vairāk, viņš var palikt neredzams tik daudz vietas, kur viņš var aizbēgt. Bet, nu jā. Skrien Asha. Jā. Nekur īpaši tālu viņi neaizskrēja. Tur kādreiz bija Asha. Sahīlējamies. Tad mēs jau esam, mums jau principā viņi iespieduši bāzē, mēs esam zaudējuši inhibitoru turē. Jā, inhibitoru. Nav 2 inhibitoru turēt, vienīgais, kas topā vēl ir palicis. To mēs nevaram atļauties zaudēt. Es nezinu, vai mēs varētu. Es daru daudz damage, bet, nu, ja nāks katrā līnijā pa 2 supermiņoniem. Nezinu, vai mēs varēsim defendot. Slows man viņš mēģināja noslavot, nekas nesanāca, un Blitzcranks atnāk apakaļ. Un Lucians izdomāja, ka viņš spēks spēlēt. Tad, principā, jā, kaut kur pirmās 20 minūtes, 3-5. Un, jā, mēs esam atpaliekam 7 goldus kaut kur, 7-8 goldus, 1000 goldu. Kaziks ielēc apakaļ iekšā. Un par to viņš šodien arī nomirs. Viņš paslēpies taņi krūmā. Viņš neizdzīvos. Mēs Garen viņu čeisojam un Raiss vēl nāk no apakšas. Viņš it kā varbūt varēja mēģināt paņemt to laternu un aizbēgt, bet nu arī... Baldiki jau teica man, ka viņš gribētu to zilo buffu, tāpēc es atstāju to kill priekš viņu un mēs pingojam uz baronu. Mums principā bāze ir pilnīgi atklāta, viņi var iet no kuras puses viņi grib tagad iekšā. Mums vispār nav, principā tikai Nexus turēt 2 palikuši. Šeit mēs dabonam smaitoju baronu. Bet tad Wukongs nāk iekšā ar ultimētu. Un viņš dabūna shutdown uz manīm. Garens nosit Wukongu, bet jā, tad Raiss arī nomirst. Un paliek tikai 2 cilvēki ar baronu buffiem. Lucians jau bija nomirs agrāk, tā kā viņš jau nebija baronu buff tik un tā.
Kopsumā, es nezinu, vai mēs bijām priekšā. Jā, Trashlando hooku pievēl klāt Veigaru. Viņa dabūna kill uz Blitzcrank arī. Tā, un mēs esam apakaļ. Double kills. Tagad, principā, viss ir, lai nosargātu inhibitoru. Un, jā, triple kills. 14-3. Tik grūti kaut ko izdarīt, ja tev nav stānu, principā, priekš. Jo viņš scalo tik labi late game'ā. Es redzēju Wukongu tur. Ieslēdzam ultimate, tas ir klons. Man to ultimate un tad aizflasho. Kā mēs treidojam flashu pret flashu, kas nav tik slikti. Veigars nāca palīgā, viņam nesanāca. Un atkal viņš man stanoja un ar Q varēja ieiet iekšā. Tikt iekšā, lai dabūtu to killu. Šeit es domāju, ka es varētu dabūt tos minionus un ātrēt, bet Kaziks sekoja man. Man vairs nebija ultimates, ko es jau biju iztērējis ar Wukongu. Jā, tā kā es par to nomirstu. Tikmēr Garens dabūna killu bottomā. Jā, un viņi principā iet uz mūsu inhibitoriem. Viņi ar to dabūja. Lucians dabūna killu uz Kaziku. Un principā šitā, man liekas, bija cīņa, kur izšķīra visu spēli. Uzreiz izslēdzām Wukongu Veigaru un ar ultimate vienkārši nošķir Dashu. Un paņemam triple kill tur. Kaziks mēģinās defendot šo turetu, nekas nesanāks, un mēs dabūsim to un viņu inhibitoru. Tā pavisam tiešām bija cīņa, kas izšķīra šo spēli. Redzu Wukongu tur, viņš defendos, es negribu riskēt, man nav daudz dzīvība. Jā, paņemam zilo buffu, jo Kazikam viņu īpaši laikam nevajag. Viņš tur bija atstājis viņu. Raisiet pēc mūsu zilā, tā kā Kaziks vienkārši izmantoja pilnīgi visu, lai no maniem tiktu projām. Jā, un Kazikam ir daudz skilli, Veigaram, Ashai. Un mēs pēkšņi esam jau vadībā. Tā kā, jūs atcerieties, iepriekš mēs atpalikām kaut kādas 8,000, 10,000. Jā, šobrīd mēs esam priekšā. Un visiem jau parādījusies ir cerība tomēr vinnēt šo spēli. Izcīram ātri visus campus, lai dabūtu vēl Feral Flare stackus. Šobrīd esam uz 37. Varons ir apakaļ, pingojam to. Jā, un principā Blitzs labi hukoja Trashu. Mums uzreiz izdevās viņu nosist.
Rais dabūs Veigaru, un tad es pingoju Raizam, ka šitien varētu būt Wukong's. Bet jo viņš nāca no augšas uz šeieni. Un reku viņš ir mērkaķis. Sēdēja kokā. Dabūnam kilu tur, un tad mēs, man liekas, gājām pēc barona. Jā. Visi ejam pēc barona. Trash mēģināja mūs apturēt, bet nekas tur nesanāks. Dabūnam kilu uz Veigaru. Man liekas, viņi jau tur sāka riktīgi reidžot, jo Kaziks izgāja ārā pilnībā. Dabūnam Hibitoru. Jā, tur aiziet Wukong's, un tā principā ir spēle. Tagad 20 minūtes mēs spēlējam 3-5. Nepadevāmies un vinnējām. Es nezinu, mēs, man liekas, mēs it kā vinnējām, tāpēc jau Blitzcranks un Lušņins sāka vēl spēlēt arī beigās, bet, nu, ja, man liekas, ja Lušņins būtu vienkārši novilcinājis laika botumā, mēs tik un tā būtu vinnējuši. Jā, paldies par skatīšanos, ceru, ka jums patika. Līdz nākamajai reizē.